Čau, nu šodien arī par vieglo naudu. Es ceru, ka noklausīsies iepriekšējo podkāstu, kur es izšķirtināju visādas jūsu atbildes un sajūtas, paņēmu savu vislabāko. Un šodien vēstuli no kādas no tām, kura man seko un klausās, negribu atgriezties vecajā darbā. Negribu. Ritīgi negribu. Gribu būt pats sev priekšnieks, bet negribu rukāt no rīta līdz vakaram. Gribu to visu tā gudri darīt, bet bail likt cenu. Bail, ka nevienam to man pakalpojumu nevajadzēs, bail, ka izgāzīšos beigās kā vecs sēta. Tāpēc gribu pastrādāt tā intensīvāk ar tām savām bailēm un sevi. Gribu uzaudzēt pārliecību par sevi, jo man ir ko dot, tikai visu bremzē bailes. Katrā ziņā gribu būt klātesošs, gan arī radīt pasīvos ienākumus no tā visa. Nezinu, vai sapratu, bet doma tāda, ka gribu pelnīt piķi, nerūkājot no rīta līdz vakaram, bet man vēl nav skaidrs redzējums, kā to visu izpildīt dzīvē. Nu, ko, superīgs intentions. Ļoti daudz, bet tā kā tā tēma bija par naudu, tāpēc arī ir tāds par naudu. Negribu no rīta līdz vakaram rūkāt, bet gribu saņemt vieglu naudu. Un kādam var likties, nu, kā tā jau nevar. Nu, tā tev nevar. Dažiem tā var, bet izstāstīšu, kā šis ir arī īstenībā par jogas un tādu meditācijas un tādu biznesu. Izstāstīšu, kā bija tad, kad es atbraucu uz Latviju atpakaļ. Un arī šis man gan nebija mērķis nerukāt no rīta līdz vakaram. Man bija mērķis ar to, ka es gribu pasniegt, man patīk, es gribu iepazīstināt cilvēkus ar šo meditāciju, ar jogu, ar tām lietām, kuras man patīk. Jo es zinu arī, tad, kad es tās iepazīstinu cilvēkus, tad tur arī savācās kopā šie foršie cilvēki, kuri grib. Kur grib citādu dzīvesveidu, kur grib veselīgu dzīvesveidu, kur grib tiešām savu ķermeni iepriecināt un kvalitatīvu dzīvi. Un tas bija mans, un redzat, šeit ir jāskatās, kas ir apakšā tava motivācija. Mēs tikko arī Next Level izaicinājumā gājām, kas ir apakšā tava motivācija un kāpēc tev gribās šo vieglo dzīvi. Un tagad varat šeit atbildēt arī jums, ja gribās. Es gribu strādāt 4 stundas dienā un nopelnīt 100 eiro, piemēram, ja? Un 4 dienas nedēļā. Es tikai kā piemēru. Jūs varat salikt savus skaitļus, savas stundas. Jā. Es gribu to, un tad prasi sev, kāpēc es gribu to. Tāpēc, ka es gribu daudz atpūsties. Kāpēc tu gribi daudz atpūsties? Un īstenībā tas ir tikai tāpēc, ka tu esi šobrīd nogurusi. Ja? Un tad, kad tu būtu jau tādi jau resursā, tev jau būtu atbilde, es gribu daudz dot, es gribu nodot šīs zināšanas, es gribu nodot šo vēstījumu, ja? Es gribu nodot šo labsajūtu, es gribu darīt kaut ko, kam ir nozīme, kam ir tāda pievienotā vērtība, kaut kas ir kaifīgs, kaut kas cilvēkiem vienkārši iededzina viņos uguntiņu. Tad, kad es pasniedzu, ka mums bija Siguldā no rītiem tās jogas, tie, kas klausās, un ja jūs kādreiz tur bijāt, jūs zinat, ko tas nozīmē. Apkārt čivina putniņi, tu esi klusumā, bet tajā pašā laikā tie putni čivini ir diezgan skaisti. Dabā, tu paskaties augšā uz debesīm, tev ir plašums, tu saproti, ka tu esi daļa no tā. Tu kusties, tu elpo svaigu gaisu. Ir 6 no rīta un 7 tu jau esi zen out vienkārši ar meditāciju nobeigumā, un pēc tam citreiz mēs vēl aizgājām kaut kur pasēdēt, izdzert tēju, vai vienkārši maza rīta pļāpiņa, vai arī tad, kad vakarā. Vai mums bija vēlāk, kad bija svētdienās, mēs gājām kopā brokastīs. Tev viss tā komūna un viss tas, kas rodās, visas tās emocijas un sajūtas. Jā, bija superīgi, jo es tajā laikā tie bija 10 eiro, ko es ņēmu par nodarbību. Ja? Un tad, kad tev tie 10 cilvēki atnāk un tu esi par stundas darbu nopelnījis 100 eiro, ir superīgi, ir forši, un tas ir viens no tiem ienākuma avotiem. Bet viskaifīgākais bija tas, es biju iztērpjusies, es biju dabā, es biju ar šīm zilajām debesīm no rīta. Un cilvēki ir tik pateicīgi, jo viņi saņēmās, viņi piecēlās, viņiem bija iemesls, kāpēc piecelties un saņemties un iet un darīt, tāpēc, kad es biju šo te uzrīkojusi. Un ir jābūt tādam mērķim, tādam lielam, tādam vairāk, jo tāpēc, ka ja es ietu, es gribu nopelnīt 100 eiro, un man atnāk 9 cilvēki, un es nopelnu 90, un es esmu neapmierināta visu nodarbību, ko es vadu, kāda enerģija es jums nododu, ko es jums atdodu, neko sūdu es jums iedodu. Ja? Un šeit ir ļoti jābūt stingram ar saviem nodomiem, savu enerģiju, savu vīziju, savu virzienu, uz kurien tu ej. Tāpēc arī šeit tam, kad tu pelni viegli un strādā mazas stundas, ir jābūt blakus produktam. Tas nevar tāpat kā laime. Nav mērķis, laime ir blakus produkts tam, ja tu sportos katru dienu, ēdīs veselīgi, būs labās attiecībās ar cilvēkiem, darīs to, kas tev piepilda un nezinu, ziedos labdarībai, ēdīsi šokolādi un vakarā pavadīsi laiku ar savu ģimeni, tu būsi laimīga. Nevis tu tiecies pēc laimes un
nevar viņu atrast, jo viņi nav fucking taustām, kā mēs visi zinām. Tas nav tā, es aizgāju uz veikalu, nopirku laimi, tā kā es aizgāju nopirku Fērbija vai es aizgāju nopirku čipšu paku. To nopirku čipšu paku, nēdot čipšus, viņi tur kraukšķi forši, un tad es jūtos laimīgi. Jūs saprotat domu, vai ne? Un tā tad arī šeit, kas man radīs šo blakus produktu? Mazas stundas manam un pietiekam, un tam, ko es šobrīd gribu. Jo tajā laikā, kad es sāku, tas bija Covid gads, pirmais. Priekš Latvijas man vispār likās, ar 500 eiro tīri labi var izdzīvot tajā laikā. Man nebija augsts standarti. Ja? Mans ienākuma līmenis gan iepriekš bija vismaz 2000 mēnesī, visur, kur es dzīvoju, kur es strādāju, tas bija tāds minimums. Bet atbraucot uz Latviju, zinu, vienkārši visādas lietas ir daudzreiz lētākas. Mums ir ļoti, ļoti lēts ēdiens. Ja es Kanādā dzīvoju, tērēju 500 eiro mēnesī ēdienam, tad šeit es varēju tērēt, es nezinu, tur no sērijas maksimums 100, jo viss ir tirgu, svaigs ir īpaši vasarā, un vienam cilvēkam tur atliektiem galiem bija. Ir īpaši, ka vienmēr kartupeļus piegādā vecmāmiņa un jāēd veģetāri. Un, ja tas bija, man patīk ēdienu taisīt pašai ļoti bieži, tāpēc, ka man tas šķiet veselīgāk nekā vienmēr ēst ārā, tāpēc, ka ārā, es nezinu, kādēļ viņi parasti lieto un vispārējos šīs sastāvdaļas, ja. Un tā tad, jā, no sākuma tas bija forši, un tātad tu arī paskaties to, ko tu vēlies, apmēram, un saliec. Un 4 stundas, 4 dienas nedēļā, tas bija arī man vienmēr tāds, tas, ko es gribu. Un vēl bija man tāda afirmācija par to, ka es pelnu naudu pirms brokastīm, un tas bija rītīgi forši, jo tā arī vienmēr bija, ka tās 6 no rīta joga bija. Es atnāku mājās, uzlieku savu naudu uz altāru, pasaku paldies, kosmos, ka tu man šo dod šajā dienā, un tas ir tik superīgi. Un tie nevienmēr bija tie 100 eiro. Dažreiz tie bija 20, dažreiz atnāca 2 cilvēki. Dažreiz, es nezinu, vai man bija kādreiz viens, man liekas, 2 bija vienmēr. Un dažreiz tie ir 3, 4, 5, 6. Dažreiz bija tā, ka bija 15. Jā. Un bija svētdienas dienas, kad bija ļoti daudz. Mēs tur bijām visi kopā. Bet tās superīgās, kopumā, ja vēneša griezumā es paskatījos, tā bija superīga naudas summa par kaut ko fantastisku, ko es mīlu darīt. Un tā ir tā atšķirība, kad es vienkārši darīju to, kas man tā patīk. Tik nenormāli patīk. Tāpēc vienkārši pirmais sev ieliec. Tev būs jāiet pāri tur daudziem šiem te blokiem. Ja. Blokam, kam šito vajadzēs, kurš to gribēs, par mani smiesies, varbūt man neizdosies. Un tā, īstenībā parunāsim par šo. Ja nu man neizdosies, mīļā man, ja tas, ko tu šobrīd gribi dzīvē darīt, ir kaut kas tik amazing, vienkārši unikāls, labi, es negribu arī piesieties pie unikāls, bet tas ir kaut kas tāds, ko tu tik nenormāli gribi nodot. Un vai ir starpība, ka pirmos 5 gadus tas nevienam nebūs vajadzīgs, un pēc 5 gadiem viss pēkšņi sāks pie tā pieslēgties un no tevis to gribēs? Ja tu tici, ka tas ir tik vērtīgs, un ja tu tici sev, un ja tu esi pietiekami disciplinēta, lai nepadotos, tad tas izdosies jebkurā gadījumā. Tāpēc, ja tu apsoli sev, ka tu nepadosies, nav tāda varianta, ka tev neizdosies. Jo tu meklēsi labākus risinājumus, tu klausīsies cilvēkos, ko viņi tev saka, varbūt dari šitā, varbūt dari tā. Tu paņemsi koču, tu paņemsi kursus, tu izdomāsi visus ceļus, lai tas notiktu. Un ja tu to sev vari apsolīt, tad viss notiks. Tad nav problēma. Bet ja tu esi flopī, tāds ritīgi, es pamēģināšu 30 sekundes podkāstu, un ja man 30 sekundēs neizdosies iedvesmot, tad es visu pametīšu un es slēpšos, iešu dušā raudāt, un man ir tā noticējusi tuša, un es izskatos šausmīgi depresīvi, un viss dzīvē man ir beidzies, un tad iešu Instagramā pasūdzēties, kad es vienreiz pamēģināju, man nesanāca, un visi man ienīst, un tad visi tiem, kuriem arī vienreiz viņi pamēģināja, viņiem nesnāks, viņi tev žēlos, un tā jūs tur dzīvosiet. Čupiņā visi kopā, kur jūs visi viens otru apraudat. Nē, es vispār tādos pēkāka, nē. Es eju un es iešu un izdarīšu. Es esmu vairākas reizes mēģinājusi palaist grupu coachingu, un man nav izdevies. Tieši tādā vairākas reizes kaut kāds 3, 4, man liekas. Man nav izdevies, nav neviens pieteicies. Jā, tas pirmā sajūta. Es esmu tāda izgāšanās, un es zinu, ka tā nav. Es zinu, vienkārši es nemāku viņu ielikt pareizos vārdos, noformulēt. Nav piemērota tēma vai laiks vai kaut kas nav. Un īstenībā, tā, es tikko šo pateicu, tā kāds bullshits, jo tāpēc, ka es laižu tos kursus, kas ir pieņemts jaunā gada izaicinājums, tas jau tāds pats grupas coachings vien ir līdzīgs, jā. Tā kā ir šīs grupas savācās, jā. Un tāpat kā iepriekšējā podkāstā es stāstīju, vienīgā lieta, kas šeit ir, tu nedrīksti sev ļaut iekāpt tajā. Bet pie manis jau neatnāca, no manis jau nenopirka, jo es tikko sāku. Es 3 dienas liku tos posts, un man neielika laikus, un neviens nepieteicās manam. Sorry, bet tu, bļa, dūra esi.
Vienkārši es pateikšu to tik rupi, tāpēc, ka tas tam ir jābūt tā, lai tur ir tik dzird. Tu darīji neko, un tu gaidi kaut ko wow. Loģiski, ka tev ir jādara bišķiņ vairāk. Arī tad, kad es sāku Siguldā ar jogu, es tur pasniedzu iekštelpās, tad studijas vairs to nevarēju, viņi, nu, lai to studiju prom, es vairs tur nevarēju darboties. Un bija tā, ka es biju uz pauzes pāris dienas vai nedēļu. Un es tā, ok. Un es paļaujos, vienkārši paļaujos. Nevis, oh, my God, man tagad atņēma studiju, es tagad nevarēšu nekur darboties, es nevarēšu nopelnīt. Un es tā, labi, šis ir aizgājis, es šo pavadu ar cieņu. Un tajā nedēļā man atrakstīja Linda, kur saka, ej, negribu vadīt jogu no rīta pilsapās. Un es saku, ej, retīgi paši doma, vai. Un tā tas viss sākās. Tas sākās no vienkārši cilvēka, kurš pasaka, hei, man gribētu šo. Un beigās sanāca tā, ka viņi pat, man liekas, nebija uz tik daudzām jogām, bet tas, ka, protams, viņi ierosināja un pateica un paziņoja, un daudz citu uzzināja, ka šī joga ir, man ļoti palīdzēja. Bet es nečīkstēju nevienā brīdī ar to, oh, my God, mans kosmos man ir atņēmis šo iekštelpu. Jo tad, ja es būtu tajā iekštelpā, es noteikti būtu atradusi visādas, es negribu tur ārā taisīt, tur būs odi vai kaut kas, jā. Un šīs te izlās lietas, kur mēs pieslēdzam šo te, jūs jūtat to enerģiju, kad man cilvēki vēl no manis nepērk. Nu, varbūt tāpēc, ka tev ir šī tāda enerģija, ej, un tāpēc arī nepērk. Ja? Tā kā viss. Ar šo arī es beigšu. Es ceru, ka jūs mazliet pasmējaties. Es ceru, ka es jūs mazliet patrigeroju. Un vienkārši ejiet un fucking darat. Un darīt šajā gadījumā, kā es teicu, tas nebija par to, ka darīt kaut kādas drausmīgākās stundas dienā. Es tajā laikā pavadīju tiešām šo stundu pasniedzot jogu, un pēc tam noteikti kaut kādu stundu, abi paņemsim, tas bija 2 stundas dienā, tāpēc, kad aizbraukt līdz turienei, uzlikt paklājiņus, sagaidīt visus, pēc tam, kamēr mēs vēl visi papļāpājam 2 stundas dienā. Tiem 100 eiro vidēji par to, ko es saņēmu. Man tas likās ļoti, ļoti, ļoti forši. Es biju par to nenormāli pateicīga, bet vēl vairāk es biju pateicīga tiešām par šo mirkli, kad svaigajā gaisā mēs varējām nodarboties ar šiem elpošanas vingrinājumiem, kad cilvēki bija nenormāli laimīgi apmierināti par to, ka viņiem ir šis te wow sajūta, wow stāvoklis pēc šīs jogas. Un jā, ka es to varēju sniegt, jo tas ir kaut kas daudzreiz vairāk nekā 100 eiro vai vienalga, cik tie eiro būtu. Un tas ir tas, pēc kā tiekties. Tā kā mainām to savu iekšējo stāvokli, strādājam ar tiem fakiniem blokiem, kas mums liek justies nenormāli, nenovērtētiem. Un tas ir iekšējais, cik tu jūties bagāts par sevi. Es jūtos ļoti, ļoti bagāti par sevi. Es jūtos ļoti, ļoti pārliecināti par sevi. Un arī man ir melnās epizodes, kur man liekas, nevienam es vairs neesmu vajadzīga, bet es zinu, ka tā nav pilnīgi taisnība. Tas ir vienkārši stulba dieniņa. Un tāpēc es neiešu un sev nelikšu šajā te pitī partijā, bet sev žēlošanas ballītē, kur mēs visi žēlojamies, cik ir šausmīgi slikti un nevienam nepietiek un nav un vispār. Ja tu vari tādā sēdēt un tad tu arī tur būsi. Bet tu vari arī nākt uz to ballīti, kur es saku, hei, es meklēšu to perfekto formulu, kur man atļaus darīt to, ko es gribu, tik daudz stundas, cik es gribu, nopelnīt tik, cik es gribu, un iedot kaut ko wow cilvēkiem. Tāpēc 17. janvārs, 7. vakarā nāc uz webināru. Mēs par šo runāsim, un tev būs iespēja uzdot jautājumu tieši par savu tēmu, un es tev noteikti nodošu vislabāko, ko es tev varu nodot. Un, ja es nezināšu, kādu atbildi, mēs pēc tam pastrādāsim kopā, es tev parādīšu ceļu, vai uz kurienu virzieties, tāpēc, ka nevienas nekad nepametu kaut kādā pusceļā. Visi jūs esat mīļi forši, un man patīk jūs pavadīt. Ja es neesmu eksperts tajā jomā, es jūs norādu, uz kurieni iet, uz kuru ekspertu tiekties. Ja es jūs varu šajā ekspertīzē ievest un pavadīt, es jūs noteikti arī to palīdzēšu, izdarīšu. Un nākat un piedalieties, un esat, un nesēžat tajā tur ballītē, kur visi sūdzās, nākat uz to ballīti, kur visi iet uz to, kurš, man ir tas, ko es gribu darīt, un es to daru, un man sanāk un izdodās, un ar katru dienu ar vien vairāk. Lai fantastiski diena! Čau!